Balto nakti mēs tā kā esam ieraduši jau katru gadu apmeklēt, un tas ir tāds, kur var brīvi justies, atnākt, atpūsties uz tādām vietām, kas ir dienā pierasts redzēt, naktī izbaudīt viņas citās gaismās, citās skaņās. Kāpēc ne? Viņu ņemiet šādi, jā. Un tad brauciet no vienas puses līdz otrai ātri, bet spēcīgi. Šeit vēl arī. Pirmkārt, ballīte noteikti. Otrkārt, jaunajiem māksliniekiem izpausties un parādīt, ko viņi var, ko viņi nevar, kā tas izskatās. Tā. Kritīs dūmeņus tagad no augšas, un vēlnās dūmeņus jau ir dabūt kritīs. Labo pusi baltos priekšā. Šeit notiek spēļu spēlēšana. Beļģu spēles tā kā ir atbraukuši tie mākslinieki un izveidojuši tās spēles un liek cilvēkiem spēlēt. Tas cilvēciņš, kurš skrien pa sliedām, nedrīkst viņš iebuksēties nekur. Un tur var arī lekt, bet uz diviem autobusiem nevar uzlikt, bet ar superbutām var. Tūlīt parādīs. Ir. Tur viss tas ir. Visam ir. Uz augšu. Sākotnēji faktiski mums te bija tāda maza zinātnes un mākslas laboratorija, kur cilvēki, kas bija atnākuši, un bērni pārsvarā bija atnākuši, katrs uztaisīja vienu baktēriju šūnu. Tas ir baktēriju šūnas, ko mēs redzam te uz galda, kur katri no viņām ražo nelielu strāvu. Un kopā tas viss ir izveidojis tādu mazu elektrostaciju, un šī strāvas svārstības šī gadījumā tiek interpretēts skaņā un vizuālajos materiālos. Tā kā tas, ko uztaisīja pa dienu mūsu darbnīcas dalībnieki, šobrīd tiek izmantots, lai radītu skaņas instalāciju un video instalāciju.